Lai sagatavotu pasūtījumus un rēķinus, pirmkārt definējam produktus vai pakalpojumus, ko mēs pārdodam savā uzņēmumā. Tātad tās ir vai nu preces vai pakalpojumi. Ko mēs iegūstam, ka vienreiz ievadot visu informāciju par šo te pārdodamo preci, katrā pasūtījumā un rēķinā tā būs tikai jāizvēlas, jāpievieno un visas vērtības automātiski aprēķināsies, gan PVN, gan cenas, gan iespējamās komisijas un tam līdzīgi. Ir arī iespējams izsekot preces uzkrājumiem noliktavā, teiksim, sākumā ievedot, cik daudz preces ir, sistēma automātiski pēc katra rēķina un pasūtījuma aprēķina, cik ir atlukums un sūta gan atgādinājums, gan arī uz pašu rēķinu norāda, vai vēl pietiek noliktavā preces vai nē. Ja mēs esam ievadījuši šo te demo preci, tad mēs varam reģistrēt jaunu pasūtījumu. Mēs to varam darīt, atverot kādu klientu un uzreiz pie viņa rēķinu pievienojot pasūtījumu. Vai arī zem šī te klienta darījuma. Tas ir atkarīgs no tā, vai ir pa vidu starp pasūtījumu un klientu vēl kāds līgums, un, teiksim, jo šī līguma pamata mēs būtu vairāk pasūtījumu, tad ir vērts to izmantot. Ja nē, tad mēs varam uzreiz no klienta reģistrēt pasūtījumu. Un te, kā jau es teicu, ja ir kāds projekts, uz kura bāzes, tad mēs varam viņu ielikt, ja nē, tad nē. Tad atkarībā no tā, kas tieši jūsu uzņēmumam ir, vai es pievienojumu vai preci produktu, vai arī pakalpojumu. Ieliksim šoreiz demo preci. Kā mums automātiski aprēķinājās gan PVN, gan summas. Mēs vēl varam norādīt, pamainīt kādus apmaksas termiņu datums un tam līdzīgi. Un saglabājot pasūtījums mums ir gatavs. Mēs varam arī ievadīt daudz vairāk preces, teiksim, arī citas vienā pasūtījumā, diezgan loģiski. Tad, kad pasūtījums ir izveidots, mēs varam uzreiz jau drukāt ārā līgumu vai arī rēķinu. Šeit es tikko nospiedu reģistrēt rēķinu, un man gandrīz nekas vairs nav papildus jāievad pēc pogas nospiešanas, man jau viss ir izveidots. Es varu tikai veikt attiecīgās izmaiņas, kādas man ir nepieciešams. Pie šī rēķina es vēlāk varēšu arī ievadīt apmaksas datumus un sekot līdzi, vai tas rēķins ir apmaksāts vai nē, un summas arī ievadīt. Saglabāju rēķinu. Šeit spiežot var uzreiz dabūt rēķinu PDF formātā. Tātad pie klienta, ievadot visus viņa rekvizītus, pievienojot pasūtījumu, mēs varam uzreiz drukāt ārā līgumu rēķinu, bet ja mums ir kāds līgums, kas ir tā kā viens uz vairākiem, tad mēs varam to definēt vai nu pret projektiem vai pret darījumiem.